Čau visiem! Esam atpakaļ ar kārtējo BMX. Pagaidām. Čau visiem! Esam atpakaļ Baikčiku rubrikā, un šodien mūsu viesis ir Rihards Brīņķis, Ričijs. Čau, Ričij, kā tev sokās pastāst mums? Ļoti labi. Atbrauc parādīt rītanu. Jā. Jā, un gribēju vēl piebilst, ka Ričijs šobrīd stāv aiz mūsu YouTube kanāla. Lielāko daļu video viņš filmē un arī montē, tāpēc Ričijam rītīgs šatauts un atbalstat viņu un mūsu, ka mēs cenšamies arī priekš jums. Nu, labi, tad vērsim pie ragiem. Ričī, kāds tev ir rāmis? Tā, rāmis man ir, es pats izvēlējos Fiend Reikas Frame 21 cola. Nezinu, ko tas nozīmē 21 cola, bet 21 cola. Tu tagad joko? Tu nejoko? Šitā trubā. Augšējo trubu, mīļais draugs, topķu, mēs mēram colās, jā? Tev konkrēti 20 varbūt pasaki, kāpēc tu izvēlies tieši šo rāmi? Es skatījos, kā tas Džeks Reikas braukā, un tas stils man tā piesaistīja, plus man tā patīk tas dizainiņš rāmim, un tas, ka viņam tā šitais laikam sīķu vai standovers. Jā, standovers augstāks, priekšā nevajag spacer zem galdiņa, arī šitais ir tāds garāks, priekšvilocītāks, garāks. Uz priekšu, tu domā, viņam ir leņķīts lielāks. Es tev varu pastāstīt, Riči, 75, tāds klasisks strīt, Zini, kas arī, manuprāt, piesaista tevi. Viņam ir rīktīgi labs bottom bracket augstums, respektīvi šī vieta pret zemi ir 11.6.5, kas, manuprāt, ir viens no ideālākiem variantiem, un kas attiecās par chainstay, tad bija 13. Es esmu iestums viņa iekšā. Tev ir līdz galam iestums? Jā. Man patīk ar īsa aizmuguri, tas ir ļoti forši kaut kādiem street trikiem. Tas bottom bracket heights arī baigi labs, kur krūkedos neslīd, neskrāpējās par eilēm. Zentā augstāk turās. Bet tas ir rāms, Ok, forši. Tad ejam tālāk, skatos, tev arī four-piece stūrīt ir. Pastāst vairāk, kas tev par stūrīt ir? Jā, man ir tas pats, kas rāmis signature sērijas Johnny Reikas Fiend stūra. 9.5 augstumā. Jā, baigi labā grafika, vai ne? Baigi laba grafika, man ļoti patīk, ka iemet šo tā rāmis ar stūri kaut kā. Kāpēc tu izvēlies tieši four-piece stūrīt, nevis klasisko two-piece? Stilīgi. Tas ir stilīgi, man patīk. Stilīgi, tas nav es skatos uz braucējiem, kas brauc 4 gabalu stūri, 4 metrināri. Man patīk tas stiliņš ir svarīgs. Tieši tā, bez stiliņa. Jā, un gripiņi tādi izskatās interesanti. Pastāstīs, kas tas ir par modelīti? Šis ir salt rūčkas. Salt? Un kas rekur te vēl kaut kas ir? Salt plus. Tas tomēr salt plus, vai ne, Riči? Uz gumiju. Jā. Tu tā baigi neiesprings, es zinu, vai nevienmēr? Galvenais, lai ir plānāks par to drēsno. Es nezinu, vidēji, teiksim, vidēji biezuma gribi. Mīkstas un vidēji. Iedu iečakot. Šitās ritīgi labas, man jau patīk odīt, bet šitās ir līdzīgas. Nav slikti izvēle tiešām. Ok, tad ejam tālāk. Skatos, tev nedaudz citā krāsā iznesumiņš ir. Jā, iznesumiņš arī, protams. Šo rītani es varēju pats salikt, kādu es vēlos un ko es vēlos, tāpēc es domāju, druscīt akcentiņā iesaistīt tādu chromēto sudraboto. Kas mums tas ir? Tas ir stress akses stems. Smūgs? Jā, es varbūt pastāstīšu, kāpēc Ričim ir tieši šīs plauktiņš, jo
kā jūs redziet, aksas plauktiņam, jā, tas raiziņš pacēlums nav tik liels. Un, ja reiz tu esi izlēms braukt ar 9,5 stūri, un tev augums nav pie 2 metri, varbūt tad arī nevajag baigi censties to super augsto plauktu likt ar 33. raizi, jā? Un tas tā, kompensācija, teiksim, starp stūris augstu un plauktu. Ok, Dakša, tev, protams, klasiski melnā krāsā. Kas tev ir par Dakšu? Tā, mums ir, nezinu konkrēto modeli, bet mums ir Fiend Dakša. Kā jūs dzirdat, esmu mēģinājis uztaisīt pilnīgi visu Fiend riteni. Tā, ka Fiend Dakšiņa, man liekas, 20 mm offsetiņš Dakšai tā, lai nozijos un nolijos ar tā kārtīgi. Process, man liekas, ka saucās process. Process Dakšiņa. Klausies, varbūt tev vēl ir kaut kas no Fiend, ko tu uzreiz tā kā vari pastāstīt? Jā, īstenībā. Tā mums bija Dakša, 165 mm Fiend two-piece cranks. Two-piece. Jā, cik bija 165 tev bija garums? 165 mm. Vai tev kādreiz arī cits garums klāņi bijis? Jā, 175, kas bija bijuši par garu, bet pietiekami, lai sāktu. Jā. 170 pēc tam pamēnāk bijuši īsākus, bija arī ļoti labs, tā iegriezties var labāk. Vipi neslīd no kājām ārā tik daudz, un tagad 165, kas ir tas tā kā. Tas ir tavuprāt labākais, jā, mērķins. Tēlam braukšanas stilam. Uz strītiņam, jā. Klausies, kāda tev ir attiecība zobratu, ar kādu zobratu tu brauc, varbūt parādīsim skatītājiem, jā? Pagriez uz otru pusi, ideāli. Es reprezentēju latviešu produktus tikai, esmu patriots. Mums ir Mental 28 zobiņu zvaigznīte, kas ir pats labākais izmērs, manuprāt. Mental 28 zobiņu. Wow. Tev izdevās lieliski. Un turpat jau esam ķēde, ja? Klasiskā pusposmiņš, ja izskatās. Jā, pusposmiņš. Man tāda īsāka aizmugur, lielais zobras. Pusposmiņa kaut kāda BSD, man liekas, BSD parastā. Pusposmiņa ķēdīt. Jā. Un kas ar pedālīšiem? Pedāļi. Šie pedāļi. Es visiem viņus reklamēju. Vienkārši tie ir mani favorīti pedāļi. Es jau gadiem ar viņiem braukāju. Viņiem ir vislielākā platforma. Nav arī tas, es nezinu, kas tas ir, ar ko tas skrūvējums. Kaut kāda skrūva. Respektīvi, mēs pievelkam pedāļus ar seškantu no iekšpuses, vai ne? No iekšpuses tikai tas. Tie paši vecie labie centriki. Centriki pedāļi. Ekli centriki. Iegādājies pedāļus. Rekur zvani mums. Jā, uzmanīgāk. Tas nekas. Ok, tad tikām galā ar ķēdes zobratu un pedāļiem, varam ķerties klāt ratiem. Rati. Jā. Ar ratiem man vienmēr ir bijušas problēmas. Es viņus visu laiku spridzinu ārā, es Aivaru besiešu to arī visu laiku. Viņam patīk spieķis laust, jā. Tas neapšaubāms fakts. Rati. Cik tev trūks spieķi tagad? Ir visi? Pagaidām mums trūks. Cik skaitām, 1, 2, aizmugurē. 3. Tā jau klasika, Riči. Tu esi nācis pie maniem arī ar 15 spieķiem, jā? Tā gadās. Bet tas liecina par to, ka kārtīgs street braucējs, un tur hands down, tā kā viss kārtībā. Jā. Tā, labi, kas tad mums tur ir? Kas tur ir ar tiem Sāksim ar aizmuguri. Ok. Tātad mums ir Eclat Tripping XL disks, pievienots ar viskaut kādiem spieķiem, nevarēšu nosaukt katru, un mēs viņu piestiprinam Cult Freecoasterim. Cult Freecoasters viens no labākajiem. Jā, tev strādā. Konkrēti šīs rats ir izdzīvojis 4 BMX braucējus apmaiņas veidā. Wow. Es viņu atdevu... Tas var kaut ko liecināt. Es viņu atdevu Ernestam Šulcam pirms apmēram 5 gadiem. Jā. Pēc viņa tas nokļuva pie kāda, un tad es šovasar pagājušās dabūju atpakaļ savās rokās. Tu pirms tam ar kaseti braukāji, ja? Jā, es nobraukāju ar kaseti. Ok, un Coasters ir tava lieta, jā? Kā tad Ričis bez fakey trikiem? Jā, vai ne? Fakeys. It's yours, vecīt. Jā, Hubgārdi kā Hubgārdi pie Freecoasters. Cult Freecoasters, Cult Hubgārdi. Jā. Tas nemainās. Aizmugurē Cult Pegas garās 4,5. Un priekšā Latvija Mental M7 priekšējā rumba. Ja nemaldos, šī rumba ir izturējusi jau 7 gadus. Vai tu gribi teikt, ka visu laiku tev ir tā viena tā pati rumba? Viena rumba visu laiku. Šādauts Jānim Drēmunim par tik izcilu produktu. Paldies, Jānis Drēmunis. 7 gadi, viena rumba. 7 gadi. Jānka netais tik labas rumbas. Es gan esmu nošķaidījis Hubgārdus diezgan daudz, bet tas ir mans stils vienkārši. Tā gadās. Tas pie lietas piederās, ir mēs to. Jā.
Ne spieķelūs, ne hapgārdi, ne rumbas. Jā, tas bēdīgi, tas garlaicīgi. Nu jā, Okay. hapgārdiņi, riepas, vec, mums tā ir ļoti nozīmīgi. Paga, priekšējais rāclam. Jā, Metāla rumba, random spieķi, stiliņam viens balts spieķis ievietots arī. Tā mēs ejam Flybikes Pyramid disks. Disks, jā. Uploads. Nu, un tad apvalk, jā, es nezinu, es esmu eksperimentējis baigi daudz ar riepām. Kaut kādus gadus nobraukā ar Cinemā, Nathan Williams riepām, tās lielās, jā. Tās bija favorīts, bet tad es atgriezos pie savas bērnības mīļākajām riepām. BSD, Alex Donakey, Donasquik. Jā, Donasquik 2.4 tev šitās. 2.4 izmērā, jā. 2.4 tev ar mīkstākām, cietākām riepām patīk braukāt. Mīkstāks forever. No 1.5 līdz 2.5. Tas ir pats labākais. 2.5? Tas ir pats rītaņā. Tas var pārbaudīt. Nu var, nē, tagad ir vairāk. Nu te ir vairāk vecīts. 3. Nu, bišķiņu vajag. Nu, pastāst, kad bērniem, kad pumpējam riepas, cietas riepas, 3,5. Nē, ja jūs gribat šķaidīt ratus, kameras, mums ir daudz, tā kā, easy. 1,5 var paeksperimentēt. Šķaidat riepas, tieši tā. Tas joks. Pumpējam riepas 3,5 būs nice. Nu jā, tie ir rati. Jā, Pegas kult, visas 4, jā, tas jau bija. Nu, ko vēl var pateikt? Rekurš. Beņķīts, tu paskaties kāds mazulīts. Akcentiņš, krāsiņa ir vajadzīga uz rīteņa, stiliņš, obligāti. Jā, mums ir fīni, tā ir moro beņķīts, uzlikt uz stresa stūtes. Tā tas stūte vienkārši bija. Jā, pēc klasikas visiem žanra nosacījumiem. Pivotāli stūtīt ar pivotāli beņķīt. Vienmēr var uzregulēt kāds jums, kā saka, sirdī tuvāks leņķīts un arī varam močīt tālāk. Jā, nu forši klausies, ir kaut kāda, teiksim, specifika, kaut kāda niansīte, ko tu savam ričukam piekot. Man vispār ir tik daudz šādās niansītes. Nu, davai bišķi man patīk, ja ritens skan. Ja viņam ir kaut tā vieglā, tā vājā ķēdīt. Nu, šoreiz drusīt pacenties tā, ka viņš nesitās, bet katrs rāmis man ir nobersts un norūsējis ķēdes pusē. Tu jau zini, kā man tas patīk, vai ne? Tas zini, jā, tas ļoti patīk, bet nu man patīk, ka tas ritens ir tāds. Viņš ir tāds dzīvīgs, vai ne? Dzīvīgs, viņš mainās visu laiku. Viņš ar tevim pārunā braukšanas laikā uzčingina. Tu saka, es te esmu. Nu tālūk, mana niša ir tas, ka vienkārši visu laiku kaut kas pamainās. Bet tas jau ir interesanti. Uz katru sešanu paloki stūri, bišķīt uz priekšu, uz aizmuguri, beņķi augstāk, zemāk. Cilvēkam patīk eksperimentēt. Tas arī nes augļus, nevēl tie double bar bunny hopā griežās, vai ne, Riči? Jā. Nu, paldies. Tā jūs bijāt kopā ar PowerBMX Bike Checks, liekam laikus, spiežam ķekšus un rakstat, ko jūs gribat redzēt vēl specifisku, lai mēs varbūt pastāstam par atsevišķām daļām, par rāmiem un tā tālāk. Davai, pīsiņš, tiekās. Baigi labi.